Mans sauc Kristaps Zīle. Esmu no Liepājas. Nodarbojos ar kickboksu jau 16 gadus. Šī ir zāle, kuras aizsāk visu šo. Būtībā tas stāsts īstenībā nav baigi oriģinālais, bet jūs esat dzirdējis diezgan daudzam līdzīgi. Tā iedvesma viss radās sākotnēji no Asas filmām, kur bija Van Damme. Tad arī Chuck Norris kaut kāds pirmsākumos kaut kāds filmas redzējām visādi tur tie, vai Jackie Chan. Un tā cīņa māksla, ko varēja vērot tajā laikā uz ekrāna, likās ļoti tāda iespaidīga. Un mazs būdams jau sapņoju to, ka es varbūt kādreiz varēšu iemācīties tā cīnīties. Un tā kaut kā bija tā, kad viens draugs trenējās jau pirms manis, piedāvāja man, tā arī sāk trenēties. Viss atkarīgs ir no tā brīža situācijas. Ja man ir jāgatavojās cīņām, tad es trenējos respektīvi katru dienu, izņemot svētdienās. Bet tā. Tajos brīžos, ka nav nekāda ieplānota mača, cīņas, respektīvi, tad sanāk 5 reizes arī nedēļā. Bet tad ir viens treniņš dienā tikai vienkārši, ja gatavojās cīņas, tad parasti treniņš no rīta un vakarā. Jā, spilgtākā cīņas, es domāju, ka tā noteikti ir tā viena, ka es pirmo reizi startēju pasaules čempionātā. Man bija cīņa sportists no Amerikas. Es uzvarēju, un līdz ar to, ka es uzvarēju to cīņu, es jau biju ticis finālā. Un es zināju, ka man jau ir otrā vieta garantēta. Un tā cīņa tik spilgta liekas tāpēc, ka tas bija čempionāts notika Taizemē, Bankokā vienmēr, kas man bijusi tāda sapņu zeme, un pasaules čempionāts. Tā, kad pasaules čempionāts, ka tu zini, ka tu aizstāvi Latvijas izlasi vienkārši. Tas ir tāds īpašs, patīkams panākums. Vēl izcīnīt kādu godalu. Vienmēr jātur kaut kāda motivācija. Vispār viss cīņas sports ir baigi saistīts ar psiholoģiju. Un arī bieži vien tā bijis arī, kad tā arī kaut kāda... Citreiz tas tev arī mani ir izspēlējis par sliktu. Jo tev jāprot sagatavoties ne tikai fiziski, bet arī psiholoģiski. Un tādos brīžos, kad ir grūti, tad ir jācīnās vienkārši, kāpēc tu to dari. Un tā ir vienmēr iekšējā kaut kāda sevis pārvarēšana. Nekad nedrīkst padoties, ir jāiet vienkārši līdz galam. Un tādos brīžos, kad tiešām ir grūti, es iedomājos bieži vien par saviem tuviem cilvēkiem. Tie iekšēji kaut kā arī man palīdz to. Plus lielākie. Es varu pateikt, esmu šortam ļoti daudz, tāpēc, ka kickboks ir devis ļoti lielu pašpārliecinātību. Un mūsu platumgraudos, kā respektīvi Latvijā, un ir tā, ka arī tā cīņas māksla sev prasa aizstāvēt. Vienmēr noderīgi. Nekad dzīvē nevar zināt, kādas ir situācijas. Bet ir tā, ka, ja tu vairāk proti, ja tu zini, ka tu vairāk par sevi vari pastāstīt, ja tu mazāk vienmēr to var izmantot. Man viennozīmīgi, ja nebūtu šis sporta veids, tad es nebūtu tas, kas es esmu. Es esmu priecīgs, ka man tā dzīvē ir ievirzījies tā, ka es esmu atrasts savu ceļu, savu aicinājumu, savu sirdslietu. Ir nenormāli forši dzīvo, ka tev ir kaut kāda sirdslieta vienkārši. Man sirdslieta ir šis sports. Mīnus varētu būt tāda, kad ir traumas, tādi mīnusi. Kad tomēr diezgan traumatisks sporta veids, un tie arī tie mīnusi. Nekas cits. Es domāju, ka lielākie noteikti ir pirmkārt noteikti mana mamma, kas man ļoti vienmēr ir atbalstījusi. Draugi. Draugi man ir, un tad ir vienmēr tāda daļa cilvēki, kas atbalsta, ka tev iet labi, un ka tev neiet ne tik labi, tad tu redzi, viņi tā kā izkralizējās, kad tie īstie tiešām, kas tev atbalsta, viņi vienmēr būs ar tevīm kopā, vienalga kādos brīžos, gan labos, gan sliktos, bet vairums ir cilvēki tā, kad tu esi tajā pašā augšgalā, labākajā formā un visvairāk sasniedz tev tajā brīdī, ka, teiksim, karjera ir, pašā zenītā vienkārši. Tas ir pats visaugstākais brīdis. Un tad ir ļoti daudz vienmēr atbalstītāji. Bet ja tev ir sanāk tā, kad sliktāk cīņa vai kad sliktāks starts, tad tu redzi vienkārši, kas tiešām ir, kas arī tais grūtos brīžos tev atbalsta. Un īstenībā lielākais atbalsts ir vajadzīgs tad, kad vissliktāk arī iet.
kas tev var pateikt, turpini darīt iesākto, un mēs tev ticam, ka tev viss var izdoties. Jo mums ir ļoti, Latvijā sevišķi ļoti pierādījis tas, ka mums jau patīk cilvēks norakt. Ja kaut kas neiet, cilvēki ir veiksmi, viņi priecājas vairāk par neveiksmi nekā par uzvarām un par kaut kādiem sasniegumiem. Un tas ir vairums. Es ceru, ka tāda lieta Latvijā ar laiku vienkārši pazudīs. Jo es, respektīvi, sev vadēju, kad es vienmēr priecājos par citiem. Jebkurās lietās vienkārši, kas kaut ko sasniedz, tāpēc, ka tā ir tikai papildus motivācija. Tu redzi citos piemēru, kā var sasniegt kaut ko varbūt tu arī vēlēs. Respektīvi, es vienmēr uzskatīju divas lietas, lai sasniegtu kaut ko, jebkurā vietā, jebkurā nozarē. Pirmais tā ir disciplīna, jo bez disciplīnas nekad nebūs vienkārši nekas. Un tev var būt motivācijas, bet motivācija tev parādās, motivācija tev pazūd. Bet ir dienas, kad tu ej uz treniņu vienkārši, ka tev nav varbūt motivācijas, bet disciplīnā jābūt, tev ir jāiet vienkārši un jādara. Un otrā lieta ir paturēt galvā vienmēr savu mērķi, uz ko tu ej. Kāds ir tavs mērķis, ko tu vēlies sasniegt. Ja tev nebūs mērķis, tad nebūs nostādīts galvā plāns, ko tu vēlies, tad arī tu nekad neko nesasniegsi. Tas ir par dažādām nozarēm. Katram cilvēkam mērķi ir savu, un tas ir svarīgi. Mums jāizvirz vienmēr savu mērķi, ko mēs vēlamies sasniegt.